pēdējais jautājums. Jā. Novēlējums absolventiem. Nu, es īstenībā gribu novēlēt visiem kopā tā kā Oskars, ja, kurš visu vidusskolas laiku izbaudījis ar brīvu atmosfēru, iespringu mācībām un beigās tomēr mācījos Zviedros, ja? Mācīties no tā mācības. Aplausi, ja? Aplausi. Es aplausu. Tikai vienīgi Oskars, bravo, mācības. Viss kārtībā, Reins atpūšās. Ko tu izdarīji cilvēku? Nē, skotēju Jurijāni nogāza māsīti. Gintāls nogāza, nevis Gintāls, Kristaps Gintāls, 12. B klases skolnieks. Skolotāji nekad nav vainīgi, vispār, principā. Kāpēc viņš ir? Uz to uzslaukļus. Ko Jānis saka par to? Ko? Kurš bija vainīgs? Āmī, kurš bija vainīgs? Jausmas. Vainīgi, ka tie, kas ir pilnīgi piedzērušies. Es nebiju vainīga, es atzīstos. Tas ir Kristaps Gintāls, jo viņš jau man jau noved uz ceļiem, kad mēs Nē, viņš jau nebija Liepīgs, bet man bija vainīgs. Skaties. Es neko. Tajā brīdī, kad viņi dejo uz Baltiju. Te Kipser ar viņu dejoja pirms pusotras stundas, viņš jau. Reiti, vai tev pirksts nogrēst? Ka bērniem vēl pirksts nogrēst? Nu, nē. Slēdz ar kameru. Man ir viena lieta, bet tad arī kartinieks to tas manējā ar Dievu percēju. Āmī, ko tu atbildēji? Ko tu atbildēji? Teikšu uz tas gadu jaunas. Pustrīs. Jāni, kā jūties pustrījos? Tev ir labāk, vai? 12. Nākamā diena braucam mājā. Uz kuriem mēs braucam? Ko mēs tur darīsim? Ēdīsim. Un klases šaļi braucam ar alsu mucu brauc uz vecākiem. Ar mumsu vienkārši. Cik liela muca? 3.